un nevajadzīgs. Tā restaurēšanā vajadzēja ieguldīt ne tikai pamatīgus līdzekļus, bet arī mīlestību. Viņu atrada Lars Andersens, kas ir ļoti populāra cilvēka Stiga Andersena dēls, un Stigs Andersens ir abas dibinātājs un producents. Ja? Tā kā iespējams uz šī kuģīša arī abas dalībnieki ir braukājuši pa Stokholmas kanāliem. Tāpēc uz Dārlinga klāja vienmēr skan un skanēs tikai abas mūzika. Šāds retro izbraukums pa Rīgas kanāli ir kaut kas tik neierasts un sapņains, ka drīzāk līdzinās mākslas akcijai. Šo sajūtu nostiprina mūsu kompānijā esošie divi pasīvie dekadenti – Vilipsons un Koļcovs. Rīgā ir parādījies jauns, vaipsts, un viņš ir pozitīvs. Kā pēc ilgstoša Smaida vai vēl kaut kur iespiežās Rieva teātris, tā, pat Rīga ir ieguvusi jauno vaipstu. Šī kuģīša izskatās. Smaida kuģītis turpinādams savu 100-gadīgo dzīvi, Smaida jautrā kompānija uz klāja un cilvēki abos kanāla krastos, jo tik eleganti peldu līdzekļu parādīšanās vieš tikai pozitīvas emocijas vien. Nē, no šitāda rakursa baigi labi ir dāmām zem svārkiem skatīties. Savukārt Dārlings pats brīžiem izskatās kā Indiānas Džonsa kuģītis, kurš iznirst no ūdenskrituma miglas Amazonas džungļos. Ceļojums parauj vaļā iztēles slūžas. Tagad mēs peldam pa šo kanālu, ja, un abās pusēs ir lieli koki un vēsturiskā apbūve. Ja, ja mēs iedomājamies, ka 1900. gadā tā kanāla puse ir tā kā, tur ir viss daudz maz pabeigts, ja, tur ir jau Nacionālais teātris uzbūvēts, viss tur Roto Švarts, pilnīgi, ja, un arī otrā pusē bulvāru loks ir daudz maz pabeigts. Tad aiz bulvāru loka ir pilnīgi būvlaukums, tur vispārībā nekā nav, pārsvarā ir vienkārši viens milzīgs būvlaukums, un visas tās lielās teritorijas tika uzbūvētas līdz Pirmajam pasaules karam, vai ne? Un ir zinātāji stāstīt, ka dienā tika nodotas eksploatācijā dažreiz pat 100 mājas.